Domāju, ka daļa aktīvistu, kas ir tie, kas humāna apsvērumu dēļ palīdz kaut kādā veidā, vai vidusjūrā, vai šeit, viņi palīdz, ja te viņi palīdz, gribot vai negribot hibrīdkaru īstenotājiem, tad vidusjūrā viņi palīdz mafijai. Un, protams, viņi ar to rēķinās. Kā to var apgalvot, ka viņi palīdz? Nu, viņi palīdz ar to, jo arī ar šo diskursu, ka vispār durvis ir vaļā. Jo stingrāk būs vēstījumi, tas narratīvs būs tāds, ka Eiropai nav jāuzņem visi, kas obligāti grib ierasties, jo mazāks tās traumas būs. Ir runa par lielo narratīvu, par lielo diskursu, kā mēs par to runājam. Līdzās narratīvam. Jā, bet ir arī runa par vienu cilvēku, kuru mēs Latvijā, kā mēs vērtējam šīs lietas, vai mēs viņus liekam vienā kategorijā. Cilvēktiesību jautājums jums un arī politiķiem. Tātad precīzi pārprecizējām šodien ārlietu ministrijā. Tad ir 3 lietas pret Latviju, vēl aizvien nepabeigtas. 3. lieta visjaunākā ir viens vienīgs Gvinejas valsts piedarīgais. 2. lieta uz apakaļ tinot ir pieminētie 5 sīrieši no tā paša gadījuma, kas ir Abiško gadījums, un tur nav izvērtēts, kā Latvija ir darbojusies vai nav izvērtēts. Bet tur cilvēks saņēma patvērumu. Nav izvērtēts, vai ir konvencija pārkāpums, vai nav nekas, nav izvērtēts vēl. Un pirmā lieta bija, kas bija vēl 21. gada lieta, bija 20, tagad viņi bija vairāk sākumā, tagad viņi ir 26 Irākas valsts piedarīgie, respektīvi kurdi, ja, kas ir lieta, kas tagad ir apvienota ar Lietuvas un Polijas, citām lietām, pret Poliju un Lietuvu, ko skatīs 25. gada 12. februārī. Un ja pēkšņi šī lieta vai nākamā lieta rezultējas uz to, ka Latvija ir kļūdījusies, tad visi tie diskursi piedošana jūsējie. Jā, bet mēs redzam, tomēr ir izmaiņas. Ja? Eiropas Savienība tomēr tā ir nāciju valsts savienība joprojām, un ja nāciju valstīs katrā atsevišķi vai daudzās uzreiz mainīsies vispār vērtējums par to, mēs vispār turam durvis vaļā vai neturam. Mēs redzam, Polija jau ir mainījusi attieksmi, ja? Un ne tikai konstruktīvie, arī liberālā Polija ir izlēmusi. Es jums par tiesībām, jūs par ideoloģiju. Nu, tās īsti nebija jautājums. Ideoloģija ietekmē. Es par tiesībām. Es par Eiropas cilvēktiesību tiesu. Viņš nespriež pēc ideoloģijas. Un arī cilvēktiesību komisārs ir nācis klajā ar rekomendācijām par to, ka ir nepieciešams. Tagad jūs arī tiesā jūs braucāt. Jā, kāpēc ASV tiesneši šīs vērtējot, tiek vērtēts, kā spriež tiesnesis konservatīvi vai liberāli. Pagaid. Es ceru, ka jūs nesakat, ka vēl Latgalē tiesā jāsāk spriest konservatīvi vai liberāli. 2023. gadā ANO cilvēktiesību komisāri teikuši to, ka ir jāsāk skatīties uz tieši par daudz ko, kas ANO notiek, ir vienkārši kauns. Par to, kādā veidā